Šie iedomīgie milži bija pārliecināti, ka viņi sasmalcinās šos sīkos cīnītājus pat nesvīstot. Bet drosmīgie Dāvidi atteicās pieņemt šo pazemojumu un spēra soli uz priekšu, lai sodītu augstprātīgos Goliātus. Šeit tiek pierādīts, ka izmērs nav viss. Mighty Mo ir 129 kg smaga samojiešu demolēšanas bumba, kas spēj ar saviem kodolspēka dūrieniem aizsūtīt jebkuru uz viņa sauli. Kādu dienu organizatori viņam iedeva vieglu kumosu. Mašs taizemiešu puisis vadā Kao Klai ar smieklīgu svaru starpību – 59 kg starp viņiem. Mo sāka mest dūrienus kā ar veseri, kā cilvēks, kurš ar kanalizācijas vāku saspiež mušu. Bet Kao Klai bija saglabājis savu izšķirošo kustību. Viņš uzlēca gaisā un trieca lidojošu celi tieši Mo žoklī. – 129 kg smagais milzis sabruka kā sagrauta ēka. Vīrietis, kurš svēra uz pusi mazāk nekā viņš, tikko bija viņu nokautējis ar kustību, kas izskatījās kā no cīņas mākslu filmas. Bet ja lidojošs celis var nogāzt milzi, pagaida, kad redzēs, kas notiek, kad milzim beidzas laiks 21 sekundēs. Tomašs Červinskis, kurš tajā laikā tika uzskatīts par vissmagāko jaukto cīņas mākslu cīnītāju vēsturē – 574 kg. Vīrietis tik liels, ka viņam bija sava atmosfēra. Blakus viņam Marks Poters ar 108 kg izskatījās kā vīrietis, kurš bija apmaldījies un nonācis nepareizajā pasta indeksā. Poters uzreiz metās uzbrukumā, nogāza milzi uz ringa un turpināja viņu sist parterā, līdz tiesnesis iejaucās, lai viņu glābtu. This is frantic ground and pound jackhammering shots. He's got to be looking at stopping this soon. It's over! Bet ja 174 kg krīt 21 sekundē, iedomājies, kas notiek, kad YouTube blogeris kāp ringā pret vīrieti, kurš izskatās kā no marmora veidots. Džošs Bregners nepārspēts ar Apollo augumu. Pilnīgi pārliecināts, ka viņa muskuļu sagraus rasno blogeru Salt Papi, vīrieti, kura treniņa plāns sastāvēja no video spēlēm un dubultā sieru burgeriem. Bet tiklīdz atskanēja zvans, Papi pilnībā pārņēma kontroli, spēlējoties ar Bregneru kā ar bezpalīdzīgu bērnu. Beigās viņš ar sitienu, kur neviens negaidīja, nosūtīja olimpiska auguma milzi tieši uz Tumsas valstību. Dīvāns uzvarēja sporta zāli. Džordžs devās mājās pārdomāt visu. Bet runājot par kolosālām pazemojumiem, parunāsim par to, kas notiek, kad 75 kg sastopas ar 192 kg vecgada vakarā. Šo burgeru titānu sauc Butterbeans, 192 kg iznīcības, kas bija sadragājuši 10 vīriešu ar vienu roku. Kādā vecgada vakarā viņam uz paplātes pasniedza Japāni, kurš svēra 75 kg vārdā Genki Sudo. Tā vietā, lai apmainītos ar sitieniem ar šo tarānu bumbu, Sudo nekavējoties ieņēma aizsardzības pozīciju un ievilka Butterbeanu savā pasaulē. Zemi. 対戦するボクサーがいずれもタワーの作った木だと思ったところでなきゃいけないんですか。わからないので。シェリーっていうのはボクサーとしてどう見ますか。Butterbeans bezpalīdzīgs kā uz krasta izskalota valis uz rinda grīdas nespēja atbildēt. Sudo pielietoja papēžu atslēgu un vīrietis, kurš svēra 192 kg, padevās mazāk nekā 2 minūšu laikā. Sudo to nosvinēja, dejojot ringā. Butterbeans palika sēžot un domāja, kas tikko notika. Bet Butterbeana murgs vēl nebija beidzies, jo tur vēl viens mazāks vīrs pacietīgi gaidīja, lai viņam sadragātu kājas. Butterbeans joprojām ir 4 raundu cīņu karalis, un viņš bija gatavs sagraut Maiku šajos 4 raundos.
Bet Maikam bija citi plāni attiecībā uz Milzi, jo līdz ar pirmo gongu Bernardo sāka ķirurģiski sagraut Butterbeana kājas ar brutāliem zemajiem spērieniem. Katrs no tiem atsitās ar pretīgu dobju troksni, acīm redzam izkausējot milža pamatus kā karsts ūdens uz ledus. サルをキック、右のフック吸収します。大きな武器となっているこの脂肪、ローキックの連続、痛がっている、ローが効いている。さあそれでも前に出て、その注目の第1ラウンド、2分が経過し、さすがアメリカボクシング、しかし効いている、左足が効いている、左のフック、パンチも上がっていった。さあ効いている、膝切り、さあどうだ、あと3秒、2秒、1秒、持つかの。Otrajā raundā, kad Butterbeana kājas bija pilnībā sagrautas un viņa kustīgums bija zudis, Bernardo izpildīja perfektu spērienu pa galvu, kas pilnībā trāpīja milža galvaskausā, atstājot viņu bezsamaņā. Taču daži milži mācās no tā, ka tiek sagrauti, un tad ir Akebono, kuram vajadzēja ilgāku laiku, lai to saprastu. Šo milzi sauc Akebono. Bijusī sumo Yokozuna, kurš svēra 227 kg un nolēma, ka pēc gadiem ilgas valdīšanas dožo viņš pagodinās kikboksa pasauli ar savu milzīgo klātbūtni. Kādu dienu viņš sacentās pret Remiju Bonjaski, lidojošo džentlmeni. Tikai 109 kg holandiešu precizitātes kikboksā. Akebono uzreiz sāk izmantot savus sumo taktikas. Brūžot un raustot, it kā viņš būtu aizmirsis, ka tā nav dožo un ka šeit sit pa īstam. Taču Bonjaski bija pārāk ātrs, pārāk tehnisks un pārāk disciplinās, lai ļautos iebiedēt vīram, kurš kustējās kā spēle, kas lēni ielādējas. Tāpēc stievākais cīnītājs nolēma nogāzt debesskrāpi no pašiem pamatiem. Viņš izpildīja postošu augsto spērienu, kas 227 kg smago milzi nogāza uz ringa grīdas. Tiesnesis steidzās iejaukties, kamēr Akebono centās saprast, kas tikko bija noticis. Remijs Bonjaskijs tikko bija sagrāvis pustonnas leģendu, izmantojot vienīgi ātrumu, precizitāti un laika izjūtu. Bobs Saps. 170 kg staigājošas ķīmiskās rūpnīcas. Bet te ir pavērsiens. Šajā cīņā viņš bija mazākais. Akebono atveda visu savu ģimeni, lai redzētu viņa debiju. Liela kļūda. Wait! Akebono, see that very often. Bob Sapp traditionally is the aggressor in all of his fights. Fight. Bob Sapp, another low kick. I like how Akebono just pushes Bob Sapp away and says, oh, nice low leg kick landed by Sapp. Oh, nice right hand. Akebono, he just shoves Bob Sapp. Saps uzreiz saprata, ka viņa pretiniekam nav nekādas aizsardzības pret sitieniem un sāka bērt virsū sitienus kā cilvēks, kam bija ko nokārtot. Then he holds his hands, how about that? Oh no! Is dead. Viņš nogāza Akebono kā nokritušu ozolu. Pēc tam atkal ar seju pret zemi, pozā, kas lika viņam izskatīties kā milzīgai vardei, kas snauduļo. Finish Akebono in his first round, 10 seconds remaining. Oh, 1-2 combination, that is... Taču Akebono acīm redzam bija nepieciešams trešais viedoklis par šo jautājumu. Šajā brīdī Akebono vajadzēja turēt savu personīgā terapeita numuru ātrajā zvanā, jo cīņu organizatori acīm redzam bija uzsākuši pret viņu vendetu. Šoreiz viņam tika piešķirts Royce Gracies, brazīliešu džiu-džitsu leģenda, kurš svēra 82 kg un jau bija pārvērts agrī no Ultimate Fighting Championship par savu personīgo rotaļlaukumu. 82 kg pret 227 kg, starpība 145 kg.
No paša sākuma Royce samazināja distanci. Viņš iegūja savus tvērienus un Gracie maģija darbojās pat pret vīru, kurš bija gandrīz 3 reizes lielāks par viņu. 肩には回らないと思う、三角は決まらないと思ったんですけど、重くなったっていうわけなんですけど。足を使って左に押し込んでいる。揚げ物の腕が伸びた。揚げ物伸びた。さあ耐えるか。アームバーだ。腕が伸びている。アームバー。Tagad, kad esam noskaidrojuši, ka Akebono bija problēma visiem, formāli iepazīstināsim ar otru šī video pastāvīgo ļaundari – Bobu Sapu. Tajā brīdī savā karjerā Bobs Saps 2 reizes bija nokautējis 4-kārtējo K1 čempionu Ernesto Hustu. Viņu uzskatīja gandrīz par neuzvaramu, taču Reis Sefo tam nepiekrīt. Saps devās uz priekšu kā buldozers, izdarot graujošus sitienus. Sefo izdzīvoja pirmo raundu, pacietīgi izvēloties savus sitienus. U nogama, a šta je u glavi vidjet ćemo, mišići su tu, deće, čuveni Sugarfoot Sefo. Bob Sap, Rea Sefo ugao. Ovo je šampion, pogledajte. Otrā raunda 29. sekundē Sefo ar pretuzbrukuma labo sitienu trāpīja milzim pa žokli un zvērs nokrita uz zemes. Ko preživi, pričat će Ray Sefo za sada uspeva da opstane. Tas pierāda, ka būt par 158 kg murgu nenozīmē neko, ja kāds ar īstu tehniku nolēmi, ka viņam ir gana. Bet Sefo nebija vienīgais, kuram bija plāns pazemot zvēru. Jo visparastākais vīrietis ar visbīstamāko izskatu cīņas sportā bija sarunājis tikšanos ar Sapu – Ikuisa Minova, 84 kg. Viņš izskatījās pēc cilvēka, kuru tu satikt iepērkoties lielveikalā. Ringā profesionāls milžu slepkava. Saps viņu pārsniedza par 86 kg un varētu izmantot 2 Minovus kā svaru stieni. Minovam tas nebija svarīgi. Viņš nekavējoties mēģināja veikt nogāzienu un aizvilka milzi līdz ringa grīdai. Right from Minowa Man. Single leg here from Minowa Man. Can he get Bob Sapp down? They go to canvas. This is exactly where Minowa... He can choke perhaps. Minowa Man slips out of there. Good for Minowa. He can turn it up if he gets his hips underneath him. Viņš pārgāja Sapa mugurpusē, pielietoja spēcīgu ahilē tvērienu un 170 kg smagais briesmonis padevās vīram, kurš izskatījās pēc viņa grāmatveža. Minowa Man coming by. He's going for it. He's going for it now. He's got the Achilles lock. It's a good position with the leg up like that and the knee turned. It's a very vulnerable place for the Achilles lock. Taču Sapa pazemojums stāsts vēl nebija beidzies, jo 47 gadus vecam ungāru vectēvam bija kas sakāms par šo. Bobs Saps joprojām milzīgs, joprojām ar titulu kā netīrākā žurka cīņas sportā, joprojām izvēloties pretiniekus, kurus viņš uzskatīja par viegli uzvaramiem. Šoreiz Sapa kūmos bija 47 gadus vecs ungārs vārdā Kunklis Tibadārs, kurš svēra 77 kg. Saps viņu pārsniedz par 93 kg un bija pilnīgi atslābs. Saps metās uz priekšu, izdarot spēcīgus sitienus ar dūrēm, kas bija domāti, lai visu uzreiz izbeigtu. Sepp azonnal Tibadart, és ettől fárad. Ez nem rossz. Ez jó a taktika. Tibadar meg fogja verni, ha így marad párt. Taču Tibadars saglabāja mieru, turēja stingru aizsardzību un gaidīja ar tāda cilvēka pacietību, kurš bija izpildījis mājas darbus un pēc tam tos izpildījis vēlreiz. Egészen hihetetlen képeket látunk. Ott van egy térd. És nem kapott. Mögöttem megőrülnek, főleg a hölgyek, és megint mozgatni is nagyon nehéz. Ott van a könyökös. Jaj, vigyázz! Vigyázz! Tibadar. Kiesnek a ringből, hihetetlen! A Bob Sapp megőrült. Tad, kad Saps pārcentās ar vēl vienu nekontrolētu sitienu, Tibadars pretuzbruka ar precīzu sitienu, kas nosūtīja 170 kg smago monstru triekties pret ringa grīdu. Hogy botrány legyen. Sehogy botrány legyen. Csak nem lett belőle. Tibadar nagyon jól csinálja, nagyon jól Csatnyorovics. Kész, vége! Bektēvs ne tikai izdzīvoja cīņā ar zvēru, viņš deva tam mācību, kā stingrs vectēvs, kurš māca izlutinātam mazbērnam mācību, ko tas nekad neaizmirsīs. Boba Sapa sāga bija oficiāli noslēgusies. Bet kā ar vīru, kurš nolēma iznīcināt nevis vienu milzi vienā naktī, bet gan 2.
Jans Norge, Dienvidāfrikas milzis, kura augums ir 2,11 metri un svars 151 kg. Vīrs kā Jans Norge, Dienvidāfrikas milzis. 2,11 metri un 151 kg. Sokutju bija pussmagā svara cīkstonis ar 93 kg, kurš zaudēja 28 cm augumā un 58 kg svarā. Attēls gandrīz izskatījās pēc komēdijas skeča. Sokutju uzbruka bez bailēm, nogāza milzi un izdarīja postošus sitienus, līdz tiesnesim nācās iejaukties, lai glābtu to, kas bija palicis pāri no Norge. Sokutju takes him down inside the half guard on top. Big right hand, almost put him through the canvas. Yama trying to force the cover up, but he is copying an absolute beating. Sokutju just monstering him. It's all over. It's all over. Oh, Sokutju losing the... Viens rauns un iznīcināts milzis. Bet te ir galvenais. Viņš vēl nebija beidzis. Tajā pašā naktī, tajā pašā zālē un tas pats Sokudžu, bet pusfinālā viņu gaidīja pats zvērs. Bobs Saps, 159 kg muskuļu. Sokudžu pirms 20 minūtēm bija tikko sadragājis milzi, kas svēra 151 kg, un viņš nemaz negrasījās samazināt tempu. No pirmā zvana sitiena Āfrikas slepkava uzbruka ar to pašu bezbailīgo enerģiju, atsakoties ļaut Sapam nostāties, nepārtraukti viņu aplencot un izdarot sitienus. 오늘 노브레이키. 자, 1라운드 시작하자 나오는 스쿠즈. 밥샵. 자, 밥샵의 전진 러쉬. 치고 중심 잡고 있는 밥샵인데요. 아, 라이트 크게 빗나갑니다. 어글 지르면서 밥샵. 자, 다리 하나 낙하채면 했는데요. 자, 이제 매질이 시작이 되나요? 네. 자, 파운드. Kad Saps mēģināja viņu satvert, Sokudžu zibenīgi izpildīja gāzienu, nogāžot pie zemes 159 kg smago zvēru tā, it kā tas būtu slapjš betona maiss. 자, 해머리 파운드 요새 들어갑니다. 아, 웅크리고 처음부터입니다. 레프리 스탑. Sokudžu bija oficiāli kļuvis par visbīstamāk izskatošos parasto cilvēku cīņas sporta vēsturē. Hongs Mans Choi, korejiešu milzis, kura augums ir 2,18 metri un svars pārsniedz 158 kg. Vīrietis, kurš gadiem ilgi savā nāves piezīmju grāmatiņā pierakstīja savu pretinieku vārdus un uz katru no viņiem skatījās no iespaidīga augstuma. Pat Badrs Harī, pašreizējais K1 smagsvaru čempions, bija spiests patiesi skatīties uz augšu, kad šis vīrs ienāca telpā. 4년생입니다. 자, 신장차가 한 20cm 가량 나고 있는. Choi neļāva sevi iebiedēt. Viņš izdarīja spēcīgu sitienu, kas nogāza Badru uz ringa grīdas. Taču Badrs nekavējoties piecēlās un sāka nežēlīgi sist milzi ar spēcīgiem sitieniem pa ķermeni, gluži kā cilvēks, kurš ar savām dūrēm rok kalnu. 들어가다가 카운터를 맞을 수 있으니까요. 자, 앞면 좌호, 구수마 오히려 뒤로. 자, 로킥. 해준 다음에 들어가는 게 좋은데요. 상은 선점을 하고 있습니다만 나르도 위기를. Trešā raunda beigās Choi gandrīz vairs nespēja noturēties kājās. Viņa stūris, redzot, kā viņu cīkstonis kļūst par dzīvu anatomijas stundu, izdarīja kaut ko tādu, kas nekad iepriekš nebija darīts, un meta dvieli ringā. Badrs Harī tikko bija pierādījis, ka pat vislielākajiem milžiem ir iekšējie orgāni. Un šiem orgāniem var pamatīgi uzbrukt, tos iznīcināt un sadragāt. Hongs Mans Choi bija 6 gadus prom no cīņas sporta veidiem. Varbūt, lai atgūtos, vai varbūt, lai pārdomātu savas dzīves izvēles. Iespējams abi. Viņš atgriezās. Viņš joprojām bija 2,18 metrus garš. Viņš joprojām izstaroja to neuzvaramības auru, ko viņam piešķīra viņa izskats, kā ēkai, kas bija iemācījusies uzvilkt cimdus. Viņa pretinieks bija Carlos Toyota, par 30 centimetriem īsāks. Toyota uzmanīgi apgāja apkārt, tad viņš nolēma, ka piesardzība ir pārvērtēta. Viņš metās uz priekšu un ar pilnu ātrumu uzbruka, aizsūtot korejiešu milzi tieši uz degvielas uzpildes staciju. 들어갑니다. 텔타이타. 최은단. 불꽃이 튀깁니다. 나타져. 최은단. 1993. gada 30. aprīlis. Pirmais K1 World Grand Prix fināls vēsturē. Ernesto Hūsts, vīrs, kurš vēlāk izcīnījis 4 pasaules čempionu titulus, vēl nebija leģenda, un Branko Sikatits bija gatavs ieiet vēsturē. Hūsts kontrolēja tempu. Dažas sekundes pirms raunda beigām šķita, ka viņš uzvarēs.
Tad Sikatic izdarīja soli uz priekšu ar kreiso āķu un spēcīgu labo overhand sitienu, kas trāpīja tieši mērķī. Hūsts zaudēja samaņu vēl pirms nokrišanas uz ringa grīdas. Levāners jau bija uzvarējis Hantu vienu reizi, vairākas reizes viņu nogāžot, tāpēc, kad Hants viņu izvēlējās vēlreiz kā viens Grand Prix finālā. Viss stadions domāja, ka Hants ir sajūts prātā. No pirmā zvana sitiena Levāners izrādīja pārliecību. Otrajā raundā Hants nolasīja Levānera kombināciju un izdarīja spēcīgu labo sitienu, kas precīzi trāpīja viņa žoklī. Levāners zaudēja samaņu vēl pirms nokļuva uz ringa grīdas. Hants tajā naktī uzvarēja visu turnīru. Stāstam vajadzēja beigties tur. Bet Levāners atgriezās 14 gadus vēlāk, 2024. gada 5. oktobrī. Levāners 51 gada vecumā atgriezās ringā pirmo reizi 14 gadu laikā. Viņa pretinieks Kadži bija piedzīvojis 5 zaudējumus pēc kārtas. Neviens negaidīja nekādas problēmas. Pirmajā raundā Levāners izskatījās kā pieredzējušais meistars, kāds viņš savulaik bija. Tad Kadži metās uz priekšu, iedzina leģendas stūrī pie trosēm un izdarīja perfekti saskaņotu sitienu ar kāju pa galvu. Kā viens vadītājs nokrita bez samaņas. Marcelo Garcia, kurš sver 77 kg, piedalījās absolūtajā divīzijā, kur nav svara kategoriju. Viņa pretinieks bija Rico Rodriguez, bijušais Ultimate Fighting Championship smagsvara čempions, kurš svēra 136 kg ar 50 kg svara starpību, bez sitieniem, lai izlīdzinātu spēkus, bez veiksmes sitieniem, tikai tīra prasme pret tīru izmēru. Rodriguez mēģināja izmantot savu izmēru, lai saspiestu un kontrolētu Garciju. Bet Marcelo kustējās kā ūdens, plūstot no vienas pozīcijas uz otru, nekad neļaujot smagsvaram iegūt kaut ko līdzīgu kontrolei. Tad Garcia nogāza Rodriguesu, ātri pārgāja uz papēžu tvērienu, un Rodriguez gandrīz uzreiz padevās, saprotot, ka vienkārši nav iespējams izkļūt. Igors Bobčančins, 100 kg smaga Ukraiņu nojaukšanas bumba. Viens princips – virzīties uz priekšu un iznīcināt visu. Viņa pretinieks, Freds Floyds, svēra 160 kg un pirms cīņas laiku pavadīja mēģinot viņu zastraidēt, taču Igors neizskatījās satraukts. Floyds mēģināja viņu vajāt pa ringu, bet Igors atbildēja ar brutālām kombinācijām, kas nežēlīgi bija vērstas uz milža vājākajiem punktiem. Wow! Fister just flying all over, a knee to the side. Both these fighters going all out. They are not going to grapple in this one. Both fighters going in. Floydam nācās turpināt kustēties, līdz viņa paša svars viņu atstāja bez elpas. Tad Igors izdarīja kombināciju, kas ar vienu sitienu izslēdza visas milža gaismas. In the capital city, and this has just been one great bout. And we go almost to the 13-minute mark. Again, no time limit, so these guys will fight until one of them cannot no longer continue, either by knockout or submission. And right now, Igor going away with the right hooks. This time with the left, he is tapped out. Brett Floyd has said he's had enough. Šī cīņas brīdī Andrejs Arlovskis jau bija pitbulls, jau bija ļoti bīstams un pieredzējis cīnītājs, kas padarīja izaicinājumu viņa pretiniekam gandrīz neiespējamu. Šis pretinieks bija Vjačeslavs Daciks, 16 gadus vecs un debitēja kā profesionālis.
Visu pirmo raundu tā bija īsts slaktiņš. Pitbulls dominēja un Daciks saņēma sitienus. Pieredzes atšķirība bija acīm redzama no jebkuras vietas arēnā. And gets taken down, and it's a wild and woolly. He may be in danger of being submitted in this position. I knew, but I knew it really well. Look at him pulling. Exact. Here I come. Go. I wonder, like this is the infamous lunch money fight. Extremely technical move, and that's a kick. Taču tikai dažus mirkļus vēlāk debitants pusaudzes negaidīti nosūtīja Arlovski Morfeja valstībā ar sitienu, kur neviens arēnā neparedzēja. 16 gadus vecais jaunietis tikko bija nokautējis nākamo Ultimate Fighting Championship čempionu. 2014. gadā 17 gadus vecs jaunietis vārdā Tenšins Nasukala debitēja profesionālajā līmenī. Students, kurš kļūs par pasaules zvaigzni, stājās pretī Tomo Aramaku, kurš bija 9 gadus vecāks un no kura tika sagaidīta viegla uzvara. Nasukava nekavējoties sāk sist Aramaku ar baletam raksturīgu eleganci, ko no pusaudža neviens negaidītu. Tā kā viņš nebija no tiem, kas tērē laiku, jaunais brīnumbērns nerunāja aplinkus un drīz izpildīja savu mežonīgāko augsto spērienu šajā vakarā, atstājot Aramaku bez samaņas. Martins Sultičs. 119 kg muskuļu un pārlieku liela pašpārliecinātība, kas devās cīņā kā ugunsbumba ar kustīgām rokām un pilnīgi bez jebkādas cieņas pret savu pretinieku spēku. Viņa pretinieks bija Kirills Sideņikovs, 19 gadus vecs, 104 kg no paša Fedora Emelianenko cīņu komandas Red Devil. Sultičs visu cīņu virzījās uz priekšu ar nolaistām rokām, metot sitienus kā cilvēks, kurš patiešām ticēja, ka tikai izmērs vien būs pietiekams, lai uzvarētu pretinieku. Like a fireball. Soltysik doesn't seem to respect man at 229 pounds, and he's avoiding the big strikes. He's going to gas carrying around that kind of weight. You're not going to win. You see, Soltysik does not have a traditional, and even when he blocks it slightly, it still moves him backwards. Taču Sideļņikovs saglabāja pacietību, kustināja galvu un gaidīja savu brīdi. Tad labās rokas āķis trāpīja tieši zodā, un Sultičs pilnīgi apjucis nokrita uz ringa grīdas. Mihails Kokļajevs, Krievu spēka vīrs, spēka milzis, kurš pārspējis rekordus, vīrs, kurš bija saliecis tērauda, pacēlis neiespējami smagus svarus un ieguvis visu cieņu spēka sporta pasaulē. Viņš izaicināja Aleksandru Emelianenko, Fedora jaunāko brāli, profesionālu cīņas mašīnu, kurš trenējās, lai nodarītu cilvēkiem pāri, jau ilgi pirms Kokļajevam radās šāda doma. Bet tiklīdz profesionāls sāka cīnīties ar visu savu spēku, šis rūpīgi veidotais muskuļu kalns ātri pārvērtās pavisam citā lietu kaudzē. Marijus Puģanovskis, pieckārtējais pasaules spēcīgākais cilvēks. Vārds, kas atskan visā spēka sporta pasaulē. Viņš ieradās ar plānu nogāzt Pīteru Grejemu, sadragājot viņu ar āmuru sitieniem un savu ķermeņa svaru. Un lielāko daļu pirmā raunda tas darbojās. Szykuje tego prawego luja, będzie sprowadzenie! Na wykluczaniu. Paraliżyskim rywalem Mariusz Pudzianowski, a to chyba nie jest do końca rozsądne. Rozsądne jest szukanie partna. Mało czasu, a więc szarp do góry Mario.
Nie w ten sposób. Ale odpowiedział Szyrfowy. Odpowiada i znów rusza, ale znów Bardziej efektywnie pracuje nad twarzą Mariusza Pudzianowskiego. Mariusz Pudzianowski ma możliwości, aby z tej pozycji wyjść. Nie jest w stanie także w tej... Otrajā raundā Pudzanovskis mēģināja izmisīgu nogāzienu. Viņam tas neizdevās, un viņš palika guļam uz muguras bez jebkādas aizsardzības. I to będzie chyba egzekucja na Polaku. Peter Graham idzie po zwycięstwo w main evencie. Mnóstwo tych ciosów młotkowych, teraz łokci, za chwilę przerwie walkę Tomasz Bronder, dlatego że Pudzianowski nie odpowiada. Już powinien przerwać ten pojedynek Tomek Bronder. To jest przerwa. Nikolais Vualujevs, austrumu zvērs. 2 metri auguma, 143 kg, Pasaules boksa asociācijas smagsvaru čempions. Blakus viņam Deivids Heijs ar saviem 95 kg izskatījās kā pirmā smagā svara bokseris, kurš sajauca svara kategoriju. Taču Heijs nebija atnācis, lai ļautos iebiedēšanai viņa auguma dēļ. Switch will move over back. See, that's the big question already. Seemed to catch value. Watched him studiously. They've worked on things there. Rauns pēc raunda Heijs pārspēja milzi, atklājot fundamentālo patiesību, ka izmēram nav pilnīgi nekādas nozīmes, ja nav ātruma, lai trāpītu savus sitienus, vai aizsardzības, lai izvairītos no pretinieka sitieniem. At the halfway stage. Championship fights, and he's nearly always at home of that. Impressed the judges a little bit more. Valuev is winning. Izšķirošajos raundos 143 kg smagais milzis bija pilnīgi izsmelts. Katrs sitiens kļuva arvien lēnāks. Viņa aizsardzība sabruka. Un Heijs viņu iznīcināja ar milimetru precizitāti visu 12 raundu garumā. Totally frustrated Valuev. With enough to At least once during the fight. is the big question. Good right. Kad atskanēja pēdējais zvans, Deivids Heijs aizgāja kā jaunais Pasaules boksa asociācijas smagsvaru čempions. Viņš tikko bija pārspējis vīru, kurš bija par vairāk nekā 45 kg smagāks visu 12 raundu garumā. Two good shots from... Needs more of that. Sometimes he must feel like it's paper darts against the mouth. Oh, he's got it going with a left hook. What a finish here. Hey, gets to Valuev, who definitely... Majority decision from London, England, and no. David Haye is the WBA heavyweight champion of the world. Taču mēs esam atstājuši šī video atpazīstamāko vārdu pašās beigās. Jo visums atstāja visapmierinošāko brīdi pašām beigām. Haftors Bjornsons, troņu spēles kalns. Viņš bija tik pārliecināts par savu izmēru, ka izaicināja Ultimate Fighting Championship cīkstoni un džiu-džitsu melnās jostas īpašnieku Gunnaru Nelsonu. Viņam nebija ne jausmas, ka viņš pats sev paraksta nāves spriedumu. What he's thinking? He's thinking with something. Viņš aptinās ap Bjornsonu kā anakonda, pilnībā liedzot viņam iespēju izbēgt, līdz kalnam vairs neatlika nekas cits, kā padoties. Pat visslavenākais gigants televīzijas vēsturē padevās. Muskuļiem nav nozīmes īstā cīņā, tie tikai padara padevību iespaidīgāku kamerā.